Daudz no jums jau būs sapratuši, ka visas pasaules valodas vairs nav jāmācās. Pietiek izmantot kādu datorizētu tulkošanas servisu, piemēram, to pašu Google tulku. Bet arī jūs būsiet pamanījuši tāpat kā es, ka tulkojums ir švaks. Teiksim tā, kontekstu saprast var, bet līdz ideālam vēl ir tālu. Lūk, mūsu šīs dienas nākotnes parka komandas veikums ir tieši datorizētās tulkošanas jomā. Tildes vārds, iespējams lielākajai daļai skatītāji asociējas ar gramatiķa funkciju, kas mūsu teksta dokumentos labo kļūdas. Taču tilde jau sen un ļoti aktīvi darbojas arī tulkošanas nozarē, un nu pat tās centīgais darbs ir vainagojies unikālā un globāli inovatīvā statistiskās mašīnu tulkošanas tehnoloģijā, kas palīdz automatizēt tulkošanas procesu. Izstrādātā sistēma Let's MT nesen saņēma arī prestižo Platīna Pele 2012 apbalvojumu. Labs cilvēks tulks tiešām tulko tekstu pēc jēgas. Dators nav tik gudrs kā cilvēks, un šo teksta jēgu saprast nevar. Taču izrādās, ka ir metodas, ar kuru palīdzību datoram var iemācīt tīri ciešami tulkot. Un tātad mēs esam izstrādājuši jaunu inovatīvu tehnoloģiju, mēs to saucam Let's MT, kur dators pats mācās, kā ir jātulko. Un to dators iemācās, analizējot ļoti lielu apjomu cilvēku tulkotu tekstu un sameklē ar statistisko algoritmu palīdzību, sameklē sakarības un atbilstības, kā ir jātulko, mācoties no cilvēku tulkojumiem. Tās ir tādas, zināmas, mākslīgā intelekta pazīmes datoram. Un tagad šī tehnoloģija ietver jau gandrīz 100 valodas, un mūsu mērķis, un tas arī, ko mums ir izdevies izdarīt, ir latviešu valodai un citām valodām dabūt labāku tulkošanas kvalitāti, kā to dara Google. Līdz ar mūsdienu mākoņu tehnoloģiju pieejamību, šī tulkošanas sistēma atrodas interneta vidē, kur katrs tulkošanas uzņēmuma darbinieks var pats izveidot savām vajadzībām pielāgot datorizēto mašīnu tulku. Gluži tāpat kā cilvēki tulki, kas katrs ir speciālists savā nozarē, arī šī tulkošanas tehnoloģija tiek apmācīta konkrētās nozarēs – finanses, IT, juridiskie dokumenti, medicīna, elektronika un tā tālāk. Ja ir kāda tulkošanas firma, kas ir tulkojusi, piemēram, cepeškrāšņu instrukcijas daudzus gadus, tie diezgan vienveidīgi teksti ļoti šaurā jomā, tad viņi uzbūvē tādu mašīnu tulkošanas sistēmu. Viņi tai sistēmai iedod šos te miljonus iepriekš pārtulkotos teikumus, un sistēma iemācās no šiem miljonus cilvēka pārtulkotiem teikumiem, kā pareizi tulkot tieši šajā jomā, tieši šī valoda pārtekstus. Un tad, kad ir uzbūvēts tas viņam specifiskais mašīntulks, tad to pieslēdz tām programmām, ar ko strādā tulkotāji, un tulkotāji var vairāk teksta pārtulkot. Tā sistēma izveidošana ir ļoti sarežģīts process. Tur tiek darbinātas programmas, kas prasa ļoti, ļoti lielus datorresursus. Piemēram, lai satrenētu tādu angļu, krievu sistēmu uz apvienoto nāciju korpusu, tur ir jādarbina 11 datori kaut kur lielā datu centrā, un viņi strādā tur vairākas dienas, lai satrenētu šādu sistēmu. Piemēram, profesionāli tulki, protams, arī izmanto datoru. Viņi izmanto tā saucamās atmiņas sistēmas, bet viņu mīnus ir tāds, ka tulkojamai frāzei ir daudz maz jāsakrīt ar to, kas datora atmiņā jau ir atrodams. Mašīna tulkošana ir gudrāka. Mašīna tulkošana spēj iemācīties tulkošanas sakarības tā, ka arī pilnīgi jauns teikums, kāds nekad līdz šim nav iztulkots, ir pa zobam šai sistēmai, un viņi var iztulkot arī tādu. Un profesionāliem tulkošanas uzņēmumiem mēs piedāvājam apvienot abas šīs tehnoloģijas, šo tulkošanas atmiņu ar mašīnu tulkošanu. Tulkotājs šo tulkojumu, kas nevienmēr ir perfekts, bieži vien mašīnu tulkotājs arī nokļūdās šur tur ar gramatiku, šur tur ar vārdu izvēli, cilvēks tulks to pielabo. Mašīnu tulkošanas sistēma no šiem labojumiem arī mācās, un nākamreiz spēj tulkot jau labāk.
Varētu domāt tā, ka ja mēs sadalām tulkošanu divās daļās, viena būtu tā tehniskā daļa un viena būtu tā radošā daļa, tad es domāju, ka mašīna tulks lielā mērā atslogo tieši šo tehnisko daļu, kas tiešām cilvēkam ikdienā sēžot pie datora un tulkojot ir nogurdinoši. Paliek vairāk tiešām vietas šim radošajam procesam, kas ir nozīmīgs, lai tomēr gūtu gandarījumu no darba. Būtiski piebilst, ka LecMT mašīnu tulkošanas tehnoloģija ir pārliecinoši eksportspējīgs produkts, kuru jau šobrīd lieto profesionāļi gan mūsu kaimiņu valstīs, gan arī Lielbritānijā, Francijā, Polijā, Čehijā, ASV, un nu pat jau darbs norit arī pie sadarbības izveides ar Koreju. Mūsdienās informācijas apjoms vienkārši aug nemitīgi. Mēs vēlamies iztulkot dažādas mājaslapas, lai saprastu, kas tur ir rakstīts. Mēs vēlamies sazināties arī ar kaut kādiem draugiem vai paziņām ārzemēs, saprast viņu valodu vai vēl vairāk komunicēt viņu valodā. Tieši tāpēc pieprasījums pēc dažādiem mašīnu tulkošanas rīkiem šobrīd ir vienkārši milzīgs. Mums pagājušajā gadā, kad mēs sākām stāstīt par saviem rezultātiem, par savu tehnoloģiju, tad aicināja dalīties ar šo informāciju, rādīt mūsu sistēmu un interesējās par viņu burtiski visā pasaulē. LecMT tehnoloģijas autori viesojušies konferencēs Korejā, ASV, Vācijā, daudz viet citur. Arī preses izdevumi, tai skaitā respektablais zinātnes žurnāls New Scientist, savās publikācijās iekļaus šo unikālo tulkošanas risinājumu, kura izstrādē, starp citu, tika piesaistīti atzītākie tulkošanas nozares pētnieki pasaulē. Arī Eiropas Savienības inovāciju konkursā Eiropas komisija šo tehnoloģiju un tās izstrādes komandu atzinusi par perspektīvāko projektu realizācijai piešķirot līdzfinansējumu. Vienvārds sakot, tilde ir uz pareizā viļņa un darbs ar pilnu spāru turpinās. Tas ideālais mērķis, ko mēs gribētu sasniegt, ir, ka uzdodot mašīnu tulkam tulkot jebkuru tekstu, mēs lasot šo tulkojumu nevarētu atšķirt, vai to tulkojas mašīna vai cilvēks. Un, lai nonāktu līdz tādai tulkošanas kvalitātei, tur ir ļoti daudz darba vēl. Ideālais tulkojums būs tad, kad dators apgūs šo mākslīgo intelektu un spēs iedziļināties teksta jēgā. Un tas ir vēl tāls uzdevums.